Sāksim mēs ar to, laikam, par ko vispār mēs šodien runāsim un ko es domāju ar vārdu pašrealizācija. Un natālajā kartē mums par mūsu pašrealizāciju, jeb pa kāpšanu pa sociālajiem pakāpieniem, par kļūšanu pamanāmākiem sabiedrībā atbild 10. māja. Un 10. māja ir viena no tām mājām, kuru skatās pētot finanšu karti, tā ir monetizējamā māja. Un izejot no tā, kurā zīmē atrodas šīs te mājas sākums, mēs varam saprast, kas ir tās rakstura īpašības, kas cilvēkam sevī jāattīsta, lai viņš var kāpt pa sociālajiem pakāpieniem uz augšu. Kas ir tas fons, kas ir tā vide, kurā viņš var strādāt visefektīvāk un kurā viņa sociālā izaugsme un kurā viņa darba spējas būs tiešām pieprasītas un tiešām efektīvas. Un mums var šķist, nezinu, viss kaut kas, ka mēs tur esam mierīgi, ka drāma nepatīk, bet īstenībā, kur, piemēram, ja 10. māja atrodas Skorpionā, tad drāma un visu laiku kaut kāda rakšanās tur pa visādām mistērijām, noslēpumiem ir tieši tas, kas veido šāda cilvēka pašrealizāciju un ļauj viņam kāpt augstāk un attīstīties tajā vietā, kur viņš ir. Un ja viņam tur būtu mierīga pelīšu tāds dzīvesveids, darbs pirmkārt sāks nepatikt, un otrkārt nekādas sociālās izaugsmes vairāk nebūs. Respektīvi, ja mēs runājam par kaut kādu vietu, kur cilvēks strādā kā darbinieks, tad tā ir kāpšana uz augšu pa karjeras kāpnēm, respektīvi amats jauns. Ja tas ir savs biznes, tad tā ir plašāka klientu loka aptvere. Nu, respektīvi, es kāpju atkal augšā pa sociālajiem pakāpieniem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es kļūstu pamanāmāks cilvēkiem un es kļūstu pamanāmāks iespējām. Un tad 10. māja mums atbild par to. Kur Inga prasa, ar ko pašrealizācija atšķiras no aicinājuma. Milzīga atšķirība. Pašrealizācija mums ir burtiski par to, ka mēs kāpjam pa sociālajiem pakāpieniem, ejam uz augšu, attīstamies, mēs varam ļoti labi monetizēt šīs savas dotības, prasmes, šos apstākļus, kuros mēs sevi metam. Caur to mēs varam ļoti labi monetizēt kaut kādu savas dzīves nišu, bet principā kur un kā mēs, kādā formātā mēs strādājam, pilnīgi vienalga. Tāpat arī vienalga, kādas funkcijas mēs tur izpildam šajā te darba vietā. Savukārt aicinājums atbild tieši par to, kādas funkcijas mums ir dzīves laikā jāapgūst, jāizpilda, kuras funkcijas mēs pildot dodam vislielāko pienesumu sabiedrībai, un aicinājums ir ļoti daudz šķietņains. Tur mēs ņemam gan saules māju vērā, gan tālāk mēs jau skatāmies karmisko astroloģiju, un tas ir tāds kā dvēseles uzdevums. Šeit negribi realizēties, nerealizējies. Nekāptu pa tām karjeras kāpnēm. Nevajag. Viss kārtībā. Tur, dvēsele nesēros, vienkārši nepatiks strādāt kaut kādā vietā un viss. Tā, un kāda atšķirība ascendentam skatuvei un 10. mājas sākumam pašrealizācijai? Ļoti, ļoti liela. Tur, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Ascendents ir par to, kādu pirmo iespaidu es radu, kuras esmu pamanāms, kādā veidā es esmu pamanāms, kā es varu tādu labvēlīgu attieksmi pret sevi radīt vienkārši konkrētā veidā runājot, ienākot telpā, nezinu, kādam ascendents ir svaros, tad jārūpējas par sevi skaisti jāizskatās. Un savukārt 10. māja mums ir par sociālo realizāciju, un te ir burtiski par to, kā es kļūstu pamanāmāks darba vidē. Ascendents, es esmu pamanāms tusiņā, piemēram, un mans potenciālais partneris tur arī mani tādā veidā var labāk pamanīt. Tā kā ascendents mums ir par visu. Tā ir pirmā māja, tas ir sākums visam, tas ir sākums šim te zodiakālajam aplim māju tīklam, un tas ir tāds mūsu starts. Pirmā māja ietekmē pilnīgi visu, piemēram, pašrealizācijas māja neietekmēs to, kā man vislabāk radīt pirmo iespaidu. Tas vispār nav par to. Tas ir par tiešām, tātad kur ir mana profesionālā realizācija, un es te veicu konkrētus soļus, lai tieši šajā profesionālajā lauciņā kāptu uz augšu pa karjeras kāpnēm. Tas tā ievadam. Un principā 10. māju, kur Inga prasīja, viņu daļēji var attiecināt uz aicinājuma tēmām, bet tikai un vienīgi tādu kā profesionālo saucienu. Un tas arī nav par funkcijām, kuras mēs tur izpildam, bet gan par to, kā mēs realizējam sevi profesionālajā vidē.
tad, kad mēs darbojamies sava 10. mājas kuspīda šīs te zīmes ietvaros un realizējamies caur to, mums iekšēji sajūta rodas, ka esmu atradis savu vietu darba sfērā. Bet, protams, ka tur jāskrīt arī citiem rādītājiem, un ja man nepatīk, principiāli tas, ar ko es nodarbojos, tad arī būs diezgan grūti realizēties. Tāpēc ir visi citi aicinājuma slāņi, kas ir vairāk par tādu iekšējo sajūtu, par to, vai es daru vispār to, kas man ir jādara, un vai es realizējos tā, kā es vēlos realizēties pēc konkrētu funkciju izpildes, vai es, piemēram, tur mācu kādu, vai es tur organizēju kaut kādus vides glābšanas projektus, vai es taisu kaut kādus fondus un nodarbojos ar mēcenātismu, vai es vienkārši, man ir uzkopšanas uzņēmums un es rūpējos par to, lai vide cilvēkiem apkārt ir tīra, un tas ir mans aicinājums padarīt cilvēkiem vidi apkārt tīru. Tās ir funkcijas, kuras mēs izpildam. Tas nav tikai par pašrealizāciju, bet jā, to var ņemt kā tādu sava veida aicinājuma tēmu, ja runa ir par realizāciju profesionālajā vidē. Tālūk. Un klasiski, ja 10. māja nestrādā, ja mēs ignorējam atkal, jo šeit ir ļoti daudz dažādu dzimtas paternu, kas velkas līdzi, ka tā var, šitā nevar, tas ir normāli, tas nav normāli, un mums īstenībā reāli normāli ir darbā drāma krīze visu laiku, un pilnīgi normāli, un mēs tādā vidē ļoti labi sevi varam realizēt, bet pateicoties tam, ka mēs sevi esam pārliecinājuši par to, ka tas ir slikti, mēs principā savu tādu realizāciju nodefinējam, kā pašrealizēties ir slikti, jo mana pašrealizācija, katram tas ir ļoti, ļoti individuāli, jo mana pašrealizācija ir šīs te drāmas, krīzes, nesaprotamas situācijas, visu laiku putras strepšana, bet manā galvā tas viss ir slikti, tātad mana pašrealizācija ir slikta, pašrealizēties ir slikti. Un attiecīgi tā pašrealizācija arī tāda daudz lēnākiem tempiem notiek, jo vienkārši galvā ir uzstādījums, ka tas ir slikti, tā nav pareizi, tas nav normāli, tāpēc šeit arī, piemēram, ja jūs saklausat to, ka jums liekas, what the fuck vienkārši, kas tā vispār par pašrealizācijas tēmu man, tad tur ir ļoti skaists lauciņš, kur var pastrādāt terapijā, coachingā, kur var pašam sevi kaut kā izvilkt ārā caur apzinātu pieeju tam, ka vispār tas ir ok, priekš manis tas ir ok, vai es pamēģināšu iekaifot no tā, nevis visu laiku domāt, ak, Dievs, cik tas ir slikti, jo ģimenē var tā teica vienmēr, es visur apkārt redzēju, jo apkārt skatīties arī ir diezgan bezjēdzīgi, jo kā jau mēs visi zinām, mēs esam ļoti dažādi un mēs nekad nezinām, kas tam cilvēkam kartē ir. Varbūt viņam ir tā, ka viņam tur ir tā 10. māja vēzītī un viņam der tikai un vienīgi harmoniska vide, kurā viņš strādā, tad ģimeniska atmosfēra, vai jums tur 10. māja ir Skorpionā. Un jums tas ir pilnīgi, kaut kas pupu mizas tādā vidē, jūsu pašrealizācija vienkārši nenotiek attīstība strauja. Tālūk, bet liekas, ka kā tā, tad viņam tā, kā man vajadzētu būt arī tā, bet tā nav. Labi, runāsim tagad beidzot par to pašu pašrealizāciju. Es ceru, ka jūs sapratāt, kas tas ir. Ierakstiet plusiņus, ja jūs sapratāt, ja jūs nesapratāt, ierakstiet mīnusiņus. Es mēģināšu vēl kaut kā no citas skatu punkta izskaidrot. Tā, tikai plusiņus pagaidām redzu. Ok, tikai plusiņi, ļoti labi, ļoti labi. Tad mēs virzamies tālāk un pirmā zīme zodiakālajā aplī un pirmā zīme, kuru mēs apskatīsim gadījumā, ja viņu šķērso 10. mājas sākums, ir auna zīme. Tātad, ja 10. māja atrodas auna zīmē, tad šeit, principā, tagad iedomājieties tādu aunu enerģiju riktīgu un visa cilvēka pašrealizācija spēja kāpt pa sociālajiem pakāpieniem ir atkarīga no viņa spējas izrādīt iniciatīvu, nesēdēt, negaidīt, būt līderim, būt pirmajam visur, iet un tur nezinu ar kāju izspert durvis un, droši nebaidīties arī komandēt, vajag tā, jāstrādā tā, gribu šitā, gribu, lai ir tā, tur savas, tas, ko sauc par savas pravas kačās.
Tiešām tā ļoti uzstājīgi, stingri. Es gribu tā, man vajag šādi. Ja jums tā nepatīk, tad domājam citu risinājumu vai arī es eju prom. Tad tie ir cilvēki, kuriem ir izdevīgi darbā būt ļoti principiāliem, ļoti stingri pastāvēt par savu pozīciju un ļoti stingri pastāvēt par savām vēlmēm. Un attiecīgi arī šeit, ja tā cilvēks mēģinās būt maigs, mīļš, pūciņa, dievgosliņa, tad viņa pašrealizācija stagnēs. Un lai vai kur viņš strādātu, pilnīgi vienalga, viņš var mainīt 500 darba vietas, viņam apmierinājumu ar to, kā viņam iet darbā, nekad dzīvē nebūs. Ja viņš ignorē šīs te funkcijas, nevis funkcijas, bet šos te principus, un šeit arī te var nākt ļoti daudz skaistu pārliecību no bērnības, no ģimenes, no dzimtas kopumā, no kaut kādas skolas vides, ka tā nedrīkst, ka tā ir nepieklājīgi, ka vajag visiem būt vienlīdzīgiem. Šajā gadījumā pašrealizācija cilvēkam pieprasa to, ka viņam nav nekur jābūt nekādam vienlīdzīgam. Viņam der pilnīgi, ka viņš nostājas par savu pozīciju, ka viņš stingri spēj par viņu pastāvēt, ka viņš tiešām nebaidās, ja viņam, 10 durvis neatveras, tad viņš vienkārši ar kāju izsper ārā 11. Un ka viņš tiešām ļoti savā ziņā agresīvi iet uz savu mērķu realizāciju profesionālajā vidē. Tie ir kolosāli vadītāji. Tas ir noteikti +1 tam, ka cilvēka uzdevums ir kļūt par vai nu sava biznesa īpašnieku vadītāju, vai arī ieņemt augstus amatus un tādus tiešām vadošus amatus kaut kādā citā hierarhijā. Un te ir ļoti svarīgi arī cilvēkam, lai viņš redz, ka viņam nāks resursi, ka viņš nopelna daudz tagad, nevis tur pēc 10 gadiem, nevis kaut kad ilgtermiņā viņam tas būs izdevīgi. Arī visi nosacījumi darbā, kas ir, ja viņam mēģina dot tādu, bet ilgtermiņā tev tas būs labi, viņš ir jutīsies sūdīgi. Jo tādam cilvēkam ir svarīgi redzēt šeit un tagad to rezultātu tam, ko viņš dara. Un ja tur ir situācijas, kad ietur algu vai arī kaut kā tur samaksās, tad cilvēks ar tādu gaidīšanu, kad man kaut ko tur beidzot iedos, vienkārši nogalina savu pašrealizāciju un pirmkārt pats jūtas sliktāk, otrkārt viņam arī visi rezultāti iet uz leju. Un mēs, kad nonāksim līdz 10. mājai vēzīties, pastāstīšu savu pieredzi ar to, ka ja mēs ignorējam šos te apstākļus, mums vienkārši rezultāti visu laiku iet uz leju, rodas sajūta, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, kaut arī īstenībā tu vienkārši neesi savos apstākļos. Un šeit ir milzīga enerģija, protams, cilvēkā ir ielikta milzīga darba spēja, prasme ieņemt līdera pozīciju pilnīgi, jebkurā vietā, kur viņš nonāk, un viņu šeit atkal sabiedrība tādu cilvēku pamana, ja viņš savā profesionālajā realizācijā kļūst par tādu riktīgu auru, tāds ātrs, kaislīgs, ļoti ietiepīgs kaut kur mazliet, ka prot pateikt nē, prot diezgan skarbi nokomunicēt darbā savu pozīciju, var palamāties, var pabļaustīties. Te ir ļoti jālaiž ārā tādas Marsa enerģijas. Ļoti, protams, pašrealizāciju būstos pirmkārt sports, otrkārt savs biznes, pat ja tāds cilvēks, piemēram, strādā kā darba ņēmējs un viņam ļoti patīk tur, jo viņš tur visu šito dara komandē, kaut kur palamāja, kaut kur pabļaustās ik pa laikam, ļoti tāds, pušo savu pozīciju. Paralēli ļoti forši ir sākt kaut kādu savu biznesiņu bīdīt. Tas var būt pat hobija līmenī, bet lai ir kaut kāds, tāds savs drives, adrenalīns kaut kur paķerts. Un šeit noteikti nevajag mēģināt būt mīļai meitenītei, kura sēž un gaida, kad priekšnieks atnāks un pateiks tur, tu esi pelnījusi beidzot algas pielikumu. Nekas vispār tāds nenotiks. Šeit tiešām ļoti svarīgi. Atslēgvārds 10. mājai aunā ir pašam izrādīt iniciatīvu. Iniciatīva, pašiniciatīva ir atslēgvārds, lai cilvēks ar tādu rādītāju spēj forši realizēties jebkurā vietā, kur viņš ir. Viņam jāmāk gan strauji pateikt, strauji rīkoties, nospraust robežas, teikt nē, burtiski ar kāju durvis izspert vaļā un tiekties, protams, uz priekšnieka pozīciju. Tālūk. Un tie ir līderi, jā. Vai nu tāds cilvēks būs līderis vietā, kur viņš strādā, vai arī viņš tur agri vai vēl tāpat no turienes aizies, nav jēgas sēdēt kaut kādā citā pozīcijā. Tas vienkārši nepiepildīs tādu cilvēku, jo viņa uzdevums ir likt sabiedrībai sevi pamanīt, būt spilgtam un tieši tādā pašrealizācijas izpratnē kļūt par līderi.
Tā mums strādā 10. māja aunā. Žēl, ka nav neviena no jums. Tas būtu ļoti interesanti, vienmēr interesanti ir pāanalizēt, bet kam tur ir, esmu redzējis, laikam, kodas vienu, kur Kristīnai, Sabīnai, jums vīriem ir. Un pastieties, kā viņi realizējas, pāanalizējiet vai realizējas pēc šiem principiem, un attiecīgi, ja nē, tad kādi ir rezultāti pa dzīvi. Tālūk. Nu, vot. Nākamais mums ir 10. māja versija. Ja 10. māja versija nonāk, tad šeit principi ir pilnīgi absolūti pretēji. Te nestrādās noteikti auna stratēģija, jo tās ir divas diametrāli atšķirīgas enerģijas. Jo vērša enerģija, tā ir Veneras enerģija, un tas ir par mieru, par mērenību, par prasmi gaidīt, un atšķirībā no auna, kur prasme gaidīt vispār netiek cienīta un netiek novērtēta un nevajag viņu izkopt. Un šeit, ja tādi cilvēkam 10. māja ir vērsītī, tad pašrealizāciju viņš sasniedz arī kā vērsis. Ienāk uzņēmumā, tur visu velk uz sevis tāds cilvēks, ļoti iespringst. Un tie ir cilvēki, kuri var atnākt uz kādu jaunu vietu, un viņi diezgan ilgi, viņiem laiciņš paiet, kamēr viņi iebrauc un visu izanalizē, bet tad, kad viņam aiziet beidzot, tad tas ir cilvēks, kurš tiešām var braukt kā tanks, visu arī uz sevis vilkt, visu darīt, visu vietā tur izpildīt, uzņemties miljonus pienākumus, un bieži vien uz viņu rēķina mēģina izbraukt citi cilvēki, un ja viņš nemāk paprasīt sev attiecīgi augstāku atalgojumu, vai arī kādā citādākā veidā paziņot par to, ka, es daru vairāk, es gribu attiecīgi saņemt vairāk, tad, var tā ļoti ilgi uz viņa muguras braukt. Un tie ir cilvēki, kuru stratēģija ir aprēķināt visu plānot, un šeit te būs svarīgi, lai uzņēmums, kurā cilvēks ienāk, lai viņš ir stabils, un pat ja viņam tur ir kaut kādas svārstības, kas ir normāli, jo tā ir uzņēmējdarbība, ir svarīgi, lai viena no pamata vērtībām uzņēmumā tomēr ir stabilitāte, jo pārliecība par stabilitāti, par tieksmi uz stabilitāti tādam cilvēkam nesīs lielus rezultātus. Ja viņš ienāk uzņēmumā un tur visi saka, ak, Dievs, mums ir krīze, neko nesaprotam, kas te notiek, kā tikt ārā no tā visa, tad, tā nav vide, kurā cilvēks spēs pašrealizēties. Tā ir Skorpiona vide. Ja 10. māja ir Skorpionā, that's the place. Un, tāds cilvēks arī atvērties varēs tikai mierīgā darba atmosfērā, kur kolektīvs nepsiho, kur viss ir plānots, un plānošana ir tas atslēgvārds. Viņam jābūt skaidram, ka šajā uzņēmumā tiek plānots uz priekšu, ka tad tiek domāts par kaut kādu, iespēju robežās par stabilitāti. Un arī partnerības tēma šeit ļoti labi strādā, starp citu, un 10. māja principā tādam cilvēkam ieslēdzas, kad viņam ir biznesa partneri, kad viņam ir cilvēki, kuriem viņš uzticas, kuri ieguldās biznesa attīstībā, un tāds cilvēks, viņš var iet pa priekšu, visus sev vilkt pakaļ, bet viņam ir jābūt ļoti spēcīgām uzticības attiecībām, viņam ir jābūt skaidram, ka tie cilvēki, ar kuriem viņš sadarbojas, ka viņiem var uzticēties, ka viņi ir stabilas vērtības. Un šeit, lai nāk vairāk resursu, ir ļoti svarīgi celt savu dzīves līmeni. Ja cilvēks tur visu laiku mēģina knapināties un neko priekš sevis netērē, viņam tas ienākumu līmenis visu laiku būs arī tāds ļoti stabils, mērens un nekur necelsies uz augšu. Attiecīgi, lai ceļas ienākumu līmenis, ir jāceļ savs dzīves līmenis vispirms. Un, protams, adekvātās robežās. Varbūt nevajag tur no 3. golfiņa lekt uz Ferrari, bet palēnām un pamatīgi savu dzīves līmeni ir jāceļ. Necelsies dzīves līmenis, necelsies ienākumi. Un otrādāk, diemžēl, nenotiek tādiem cilvēkiem. Jā, šeit ir tas, ko es minēju, gribās, lai tavs darbs tiek novērtēts, jo tādi cilvēki dara ļoti daudz. Vienmēr, pat ja viņiem tā neliekas, te ir svarīgi iet pie priekšniecības ar uzdevumu sarakstu, kurus tāds cilvēks pilda, un man lūdzu attiecīgi monetāru atlīdzību par to, cik daudz es daru.
Jo tie ir cilvēki, kuri reāli nodrošina stabilitāti uzņēmumā, tas, ka viss iet un attīstās, un bez viņiem tā nebūtu. Tad vienmēr kaut kur viņi pagadās, un pateicoties viņiem, tā stabilitāte kaut kāda zināmā mērā ir. Tālūk. Un. Jā, te nevajag bļaušanu, te nevajag konfliktus kaut kādus, tas tieši visu grauj un laiž uz leju. Un te ir ok, ka karjera veidojas ilgi, ka procesi vispār notiek ilgi mēreni, soli pa solim. Lēnītēm audzēju savu dzīves līmeni, audzēju savu biznesu, audzēju savu profesionalitātes līmeni, kāpju pa karjeras kāpnēm, nevajag ātri, jo, ja galvā sēž, vajag ātri, vajag tagad, jo, tā arī ir tendence mūsdienu pasaulē. Viss notiek ļoti ātri, un tādam cilvēkam pašrealizācijas tēmās nestrādās vajag ātri. Ja viņam ir tāda doma galvā, vienkārši nekas neies uz priekšu un nekas nesanāks, tāpēc, ka stratēģija ir pilnīgi pretēja. Stratēģija ir lēni, bet pamatīgi. Un, lai ienākumi aug, jāceļ dzīves līmenis. Tālūk. Tas ir par 10. māju vērsītī. Tālāk mums ir 10. māja Dviņos. 10. māja Dviņos, man liekas, Elvai bija. Tālūk. Tā, 10. māja Dviņos. Ļoti interesants pašrealizācijas formāts, ļoti interesants, jo tas ir cilvēks, kuram burtiski pašrealizācijas jautājumos, darba jautājumos ir jākļūst par dvīnīšiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pašrealizācija ir iespējama tad, ja cilvēkam ir vienkārši miljons lietas vienlaicīgi. Un viņš visu laiku pārslēdzas no viena projekta uz otru projektu, vai arī tur ir, nezinu, savs biznes, tad ir kaut kāds darbs, tad ir kaut kādi projekti, kurus vēl paralēli ņem, tad tur vēl aizbrauc kaut kādos komandējumos uz kaut kurieni, un visu laiku, tāds viens pēc otra, viss kaut kas no kaut kurienes, un te ir svarīgi nefokusēties uz kaut kādu vienu lietu, vienu projektu, vienu darba vietu, vienu biznesu. Ļoti grūti tādiem cilvēkiem realizēties ir, ja viņi sāk specializēties ļoti šaurā lauciņā. Te ir kruti, ja ir daudz visādu zināšanu, tādas daļēji virspusējas, bet lai cilvēkam ir sajūta, ka jā, es saprotu, kā tas strādā. Tad ar tām zināšanām operē daudz dažādos veidos. Vai nu viņam vienas darba vietas ietvaros ir vairāki projekti, vairāki uzdevumi, vairāki amati, un tad viss sāk smuki strādāt. Un forši ir labākais, nezinu, ar ko sākt, tādiem cilvēkiem ir vai nu 2 darbi, vai nu 2 projekti, vai nu vienā darba vietā darīt divos dažādos virzienos. Tiklīdz sākas nofokusēšanās, viss tikai šito vienu lietu, un viss. Jo ir, piemēram, grāmatas, kur raksta, ka tā vajag, ja tu tur fokusējies uz, 5 lietām, tad tev nekas nesanāks nevienā no tām. Tas ir tā visiem izņemot cilvēkiem, kuriem 10. māja ir Dviņu zīmē. Un, principā, 2. māja arī, ja iekrīt Dviņu zīmē, tad uz to pusi. Un te ir jābūt daudz projektiem, sajūtai, ka es kaut kā visur paspēju. Tādam cilvēkam, tādus esmu redzējis diezgan daudz, un tādiem cilvēkiem tiklīdz viņi sāk sev pārmest, ka viņi dara visu kaut ko no viskaut kurienes, tiklīdz viņiem pazūd tā dragāšana pa visiem tur 5 saviem projektiem, un viņiem ir sajūta, ka viņi vairs neko nevar paspēt, ka nekas nenotiek, nekas nevirzās uz priekšu, bet kā tā, it kā es taču atmetu visu, atstāju tikai vienu, un vajadzētu taču būt riktīgai izaugsmai tur, bet izaugsmai nenotiek, tāpēc, ka tā nav šī cilvēka stratēģija, tas nav tas, kas viņam strādās. Viņam strādās it kā pa drusciņai, bet zinu no viskaut kurienes, kas tur notiek, visu laiku pārslēdzos no viena darba uz otru darbu, un pat, piemēram, dienas ietvaros ir forši pie viena projekta pastrādāt, pie cita projekta pastrādāt, nevis ieciklēties un visu dienu, bet man vajag, tagad pie šī slikti strādāt. Ļoti slikti strādās. Un daudz jākomunicē. Jo vairāk tāds cilvēks runā, jo labāk darbs iet. Nevajag par sociofobu, tad censties kļūt ļoti labi, ja runā blogā, kaut ko dara, reklamē, tur pārliecina citus. Tas riktīgas Dviņu īpašības izmanto darbā, pat ja viņš nav salesperson, vienalga pārdot, kaut ko runāt, savus produktus laiku aprakstīt, savu uzņēmuma produktus aprakstīt, par savu uzņēmumu tur blā, 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 blā. Tam uzņēmumam paliks vairāk klientu, šim cilvēkam uzlabosies viņa pašrealizācija, kāps pa karjeras kāpnēm. Tālūk. Jā, būs klusēšana darbā, nebūs sajūtas, ka ir savā vietā. Ļoti svarīgi ir pārdot visu sevi, uzņēmuma produktus, savus produktus un komunicēt, būt tādam sava veida starpniekam. Tā. Jā,
jā, te ir ļoti krūti, ja tāds cilvēks sev pieņem vienkārši, ka viņš var skraidīt apkārt un visu kaut ko darīt, un ka viņš ir tāds mūžīgais skolēns, kurš nekad nekļūst par šauri specializētu ekspertu. Un jo vairāk viņam ir dažādu zināšanu, jo krūtāka ir viņa pašrealizācija, jo dziļākas un fokusētākas ir zināšanas, jo tās ir iet uz vienu sfēru, jo sliktāk iet ar pašrealizāciju. Un te stratēģija ir vairāki projekti, komunikācija, dalīšanās ar zināšanām. Tālūk. Tā mums strādā 10. māja 2. Elva, tu esi šeit nokomentēsi? Rekur Inga arī raksta, manai draudzniešu strādītājs atbilst perfekti. Jā, ja sevi dzird un neignorē to rādītāju, viņš vienkārši, tur nevar nepamanīt, ka tie ir cilvēki, kas skrien apkārt pa visu iespējamo, un viņiem tā ir labi, un viņi tiešām ir tie, kuri viņi var paspēt visu. Tā kā burtiski visu. Samīna, tev jaunavā bija, tev par dzirdēs, par sevi sapratīs, kas klausās pēc tevis. Bet īstenībā tev nevajadzētu tik ļoti tā. Rekur Elva, jā, par mani besī, ka ja visa diena rutīnā, tad ar visu laiku ko randumā daru. Jā, un jo ātrāk tu atzīsti, ka priekš tevis tas ir pilnīgi ok, pilnīgi adekvāti un vispār aizmirsti par to, ka tev vajadzētu kaut kur tur nofokusēties, beigi, jo ātrāk tev ies uz augšu viss. Tālūk. Ok, ejam tālāk. Nākamais mums ir vēzītis. Ja 10. māja ir vēzītī, tā ir mana pašrealizācijas stratēģija, un es jums tagad izstāstīšu savu piemēru. Pirmkārt, 10. māja vēzītī nozīmē, ka visa pašrealizācija iet caur komfortu, caur komfortablu vidi sev apkārt, caur rūpēm par savu ķermeni, respektīvi max out komforts. Un jārada sev vērtu vidi pilnīgi visur. Šeit nav ieteicams strādāt no mājām, ja darbs notiek virtuvē. Un es, piemēram, diezgan bieži ar šo te lažoju, jo es grauju savu pašrealizāciju caur to, ka es, sevišķi, kad man es nezinu, kad es izdomāju, ka man nav laika vai vēl kaut kas, un es neeju kaut kur ārā, neizēju pastrādāt kudā kafejnīcā, piemēram, vai vēl kaut kur, vai arī es nebraucu nekur. Ja es ilgi aizsēžos mājās, strādāju no mājām, mani rezultāti brauc uz leju, un es zinu, kāpēc tā ir, bet, protams, ka, es zinu daudz ko, bet es vēl joprojām mēģinu apzināti tās situācijas ķert, ar viņām strādāt, un, tā kā mēs visi. Un šeit klasiski, ja tāds cilvēks sāk strādāt no mājām, visi viņa dzīves biedri pārvēršas par viņa darbiniekiem. Nav fakts, ka viņi grib pārvērsties par darbiniekiem, bet pārvēršas, un tas var negatīvi ietekmēt ģimeni. Ja tas ir sarunāts, pārunāts, izrunāts, tad ir ok. Jā, jo te, ja notiek neapzināta savu dzīvesbiedru padarīšana par padotajiem, tad sākas konflikti ģimenē, bojājas attiecības. Un, jā, tādam cilvēkam komforts ir darbs. Viņam darbs ir tā vieta, kur viņš izjūt komfortu, kur viņam patīk, un tur ir svarīgi arī fiziski radīt sev vērtus apstākļus un rūpēties par komfortu, par to, lai ir psiholoģisks komforts, lai ir fizisks komforts. Jā, nezinu, var kaut kādas svecītas atvilkt par plediņus komfortam, un ja strādā no mājām, jābūt savai telpai. Nevis guļamistabā, nevis virtuvē, bet ir jābūt savai telpai. Cik smieklīgi, ka jūs redzat man aiz muguras virtuvi. Jā, es teicu, bet tā ir lieta, ar ko es lažoju, sevišķi tagad, kad man ļoti, ļoti patīk atrasties mājās, man vēl saulē ir 4. mājā, kas ir vēzīša māja, jo ērtāk man ir mājās, jo labāk jūtos, bet rekur, man ir jāatrod šis līdzsvars starp būšanu mājās un komforta baudīšanu un manu pašrealizāciju. Tālūk, jo, ja notiek darbs no guļamistabas virtuves, ja šīs vietas samiksējas, tad cilvēkam nav nodalīta atpūta no darba, viņam viss miksējas un pārvēršas tur, nelīdz galam darbs, nelīdz galam atpūta, un ļoti grūti tad ir gan normālus rezultātus darbā ģenerēt, gan arī atpūsties kārtīgi, tāpēc ir svarīgi šīs lietas nodalīt. Un tad, kad nodala, tad arī karjeras izaugsme notiek un resursi ātrāk nāk.
Un tie ir cilvēki, kuriem ļoti forši veidot uzņēmumu, uzņēmējdarbību, ar kādu savu lietu nodarboties. Tas noteikti ir +1 kaut ko savu darīt, radīt ērtus apstākļus saviem darbiniekiem, veidot tādu burtiski ģimeni darbā. Un ja tāds cilvēks veido kaut kādu savu uzņēmumu, savu vietu, tad viņa vērtības noteikti ir rūpes, lai visi jūtas aprūpēti, visi jūtas forši, sačubināti, samīļoti un jūtas kā mājās un kā ģimenē vairāk nekā kaut kādā darba vietā. Un te principā ir iespējama pašrealizācija tikai tad, ja cilvēks saviem darbiniekiem ir tā kā sava veida gādīga mamma, kurš zina, kas viņiem dzīvē notiek, par kādiem sarežģījumiem parūpējas, tur kafiju, dzērieniņus kaut kādus. Un šeit ļoti svarīgi ir visur veidot komfortu, arī komunikācijā ar klientiem. Šeit, piemēram, ja cilvēks ir mākleris ar 10. māju vēzītī, tad viņa stratēģija noteikti būs cilvēks atnāk uz dzīvokli skatīties mājiņu. Un viņam uz galdiņa tur jau mākleris ir sagatavojis kudus auglīšus, konfektītas tēņas, vēl kaut ko, vai pasēžam, izrunājam, paskatāmies, Respektīvi, visiem klientiem rada tādu ļoti patīkamu, ļoti ērtu atmosfēru, kur tā kā mājās komfortiņu uztais ērti, forši, mīļi, un tāds cilvēks nevar strādāt un realizēties tur, kur kaut kāda lamāšanās notiek lielās korporācijās, intrigās, skandālos. Viņam vajag sajūtu, ka viņam darbā par viņu rūpēs. Tieši tāpat kā viņam ir jābūt tam, kurš rūpēs, tāpat arī viņam ir jābūt sajūtai, ka tur, kur viņš strādā, tur ir tāda ģimeniskā atmosfēra. Grafiks nogalina tāda cilvēka pašrealizāciju. Ļoti svarīgi šeit sekot līdzi emocionālajiem stāvoklim, tur mēnesi cikliem var pasakot līdzi un jāsarunā, ka manam grafikam ir jābūt nenormētam, lokanam, jo te ir svarīgi nemēģināt kaut kādās robežās tur iejusties, ļoti slikties pašrealizācija strādājot pēc grafika. Jāciena šeit savus viļņus, un grafiks nav domāts tādiem cilvēkiem. Tā. Jā, un vēzīšu īpašības sevī jāattīsta, tāda kļūstam par mammu savā darba vietā, komforts savā uzņēmēja darbībā, komforts attiecībā uz saviem klientiem, jā, vot. Un par to atmosfēru darbā runājot, tad, kad es strādāju vienā no birojiem, nebija priekšpēdējais, kurā es strādāju, tad, kad es ienācu, tas bija mazs birojs, un tur tiešām bija tāda ļoti ģimeniska atmosfēra. Un tad sākās kaut kādas, brutālas drāmas, tur atlaišanas, kaut kādas, tiešām, sēdēju bailēs, kad kāds priekšniece ienāks un kaut ko pateiks, visu laiku tādās bailēs dzīvoju. Un man sāka rezultāti iet ļoti uz leju, man burtiski likās, ka es stulba palieku. Un tas ļoti spēcīgi ietekmēja gan manu pašvērtējumu, gan manu pašrealizāciju, jo es darbā vairs neko negribēju darīt. Man viss nepatika, man likās, ka esmu stulba, ka man kaut kas nav kārtībā, ka man darbs nepatīk, man vispār viss nepatīk. Jā, un, protams, ka tad, kad es aizgāju, tad es sāku strādāt citā birojā, īstenībā tas nospiedums kaut kur bija palicis, ka man liekas, ka esmu stulba palikusi, bet, tas atgriežas ar laiku, ka tev tā atmosfēra atkal apkārt ir tāda, kā vajag, un vairs, tas vienkārši pazūd visu, un arī rezultāti iet uz augšu. Tagad tur man viss gāja uz leju, un tas viss sākās tieši ar šo te atmosfēras maiņu. Tāpēc, ja ir kaut kāds atslēgvārds 10. mājai vēzītī, tad tā ir komforta atmosfēra, ģimeniskā atmosfēra darbā. Es esmu ar 10. māju vēzītī reprezents. Pietiks mums ar to. Nākamā mums ir 10. māja lauvā. Tā atkal līdzīgi kaunam ir uguns stihija, un tie ir priekšnieki, tie ir vadītāji. Un vispār cilvēki ar 10. māju lauvā, tie ir labākie vadītāji ever, un principā tie ir cilvēki, kuriem pašrealizācija ir iespējama tikai tad, ja viņi ir vadītāji, priekšnieki, kurus mīl, no kuriem viņš baidās, bet mīl. Jā, te ir ļoti būtiski būt galvenajam, un tad drīkst cilvēkam būt arī kaut kur stingram pret saviem darbiniekiem, bet tieši tad, ja 10. māja ir lauvā, šeit ir līdzīgi principi kaunam, arī priekšniecība, līderība, kļūsti pamanāms, redzams, nevajag baidīties no tā, un šeit ir ļoti svarīgi radīt svētkus vienmēr, pat ja kaut kāda žopa notiek.
Vienmēr ir svarīgi radīt svētkus, dāvināt dāvanas. Dāvanas ir tā lieta, no kurām nevajag iežīdot un kurām nevajag tur kodu kapēku pie kapēkas likt un nekad netērēt. Dāvanas saviem klientiem, dāvanas saviem darbiniekiem, dāvanas, bet te ir ļoti svarīgi tiekties uz tām vadošajām pozīcijām, priekšniecība vai arī kaut kas savs un tā. Jā, ja tādiem cilvēkiem, kad viņi padoto pozīcijā strādā, viņiem pašrealizācija klibo. Starp citu, ļoti labs koncepts te ir ģimenes biznes, kur katram ir savi uzdevumi, un tāds cilvēks tādā biznesā sevi neuztver kā padoto, kā algotu darbinieku. Viņš ir vienkārši tā kā kaut kāds, zobratiņš noteiktā sistēmā. Un te cilvēkam ir svarīgi tā kā tā ir lauvas zīme, un tā ir saules mājiņa pēc būtības, tad te ir ļoti svarīgi kļūt par tādu saulīti darbā, spilgts, enerģisks cilvēks, un šeit te cilvēkam, kur ir +1 tam, ka ja viņam saule nestrādā, viņam pašrealizācija stabili nestrādās, jo tas ir tiešā veidā atkarīgs no tā. Maz enerģijas, nevar realizēties, tad vispirms jāpiepilda sevi, un tad viss kolektīvs sāk labi strādāt. Un ja tādam cilvēkam ir savs biznes, ja viņš sevi nepiepilda, ja viņa saule nestrādā, viņam nekas nestrādās, un viņa klientiem nekas nestrādās, lai vai cik labas un fantastiskas būtu viņa zināšanas. Un, kas vēl ir svarīgs par to saulīti darbā, tiekties uz to, lai būtu uzmanības centrā, radītu svētkus, uz darbu jāsteigā ļoti skaistam tādam cilvēkam, jāpucējas, tad viņa pašrealizācija iet uz augšu. Jā, principā, ja 10. māja atrodas lauvā, tad pašrealizācija pēc noklusējuma vienkārši tas, ko visums cilvēkam uz paplātītes ir sagatavojis kopš dzimšanas. Vienkārši ej uz turieni, ej dari, ej spīdi, ej paņem savu un ej uz augšu. Tālūk. Jā, kritiku ļoti nepatīkami var uztvert. Jā. Kritika ir tā lieta, kas prosta nepatīk un viss. Tur var strādāt, tur to nestrādāt. Vienkārši darbā no kaut kādiem padotajiem vai no klientiem kritiku saņemt ir ļoti besīgi. Tālūk. Un kur Annai draugam lauva, tavā arī sanāk lauvā, vai arī jaunavā. Skaties tagad par jaunavu, kā reiz runāsim. 10. māja jaunavā, tad bija ļoti daudzām no jums redzēt, piefiksējiet. Jaunavas mums līdzīgi kā vērši, tā ir zemes stihija, un tas nozīmē, ka atkal darbs ir par stabilitāti, par aprēķinu, par struktūru, plānošanu un analītiku. Un principā ar to mēs varētu noslēgt stāstu par 10. māju jaunavā, lai vai cik ļoti, es nezinu, jums patīk vai nepatīk, būs svarīgi visu, ko jūs darat, strukturēt, plānot, visur taisīt aprēķinus, visur taisīt sistēmu kaut kādu, analizēt rezultātus. Un darbā vispār pašrealizācija ļoti svarīgi ir nodarboties ar analītiku, ar dokumentiem, neignorēt šo savu profesionālās realizācijas daļu. Ļoti svarīgi ir plānot, visādus sarakstiņus veidot, čeklistes. Tur principā ideāli, ja tādam cilvēkam diena sākas ar to, ka viņš sev uzraksta plānu tur pa punktiņiem. Un ļoti svarīgi tos sarakstus ir taisīt. Saraksti, čeklistes, plāniņi, sistematizācija, tā būs atslēga uz pašrealizāciju. Un te ir ļoti vajadzīga struktūra un ļoti skaisti īstenībā karjerā var izaugt, ja iet sākotnēji kaut kādu karjeras ziņā mēģina augt. Sākumā tas var ļoti skaisti aiziet. Pēc tam var taisīt, ko grib savu biznesu, palikt pie kāda cita strādāt. Tie ir ļoti centīgi cilvēki. Un tie ir ļoti centīgi cilvēki, atkal līdzīgi kā vērsīši, ņemt uz sevi var ļoti daudz, un darbā var viņus vienkārši nogruzīt līdz pēdējiem. Ļoti daudz var izdarīt. Tā kā nereāli daudz var izdarīt. Un rekursor Sabīnai likās, ka viņai dviņos, bet viņai ir jaunavā, un šeit tur ir tā tēma, ka ļoti daudz var izdarīt, tur var tiešām nokraut ar visu iespējamo, un tādiem cilvēkiem nauda dzīvošanai vienmēr būs, bet ja grib naudu skaistai dzīvē, tad jāceļ savus dzīves līmenis. Tieši tāpat kā vērsim, arī šeit strādā princips, vispirms es ceļu savu dzīves līmeni, savus standartus, un tad ceļas mani ienākumi. Un 10. māja jaunavā ļoti labi māk pačukstēt, ka uz visu ir
jāiekonomē, jāietaupa kaut kur, un tas ir pilnīgi sauts, tāpēc, ka tas velk tikai uz leju, jo smadzenes sāk domāt, kā ekonomēt, nevis kā pelnīt, un cilvēkam ar 10. māju jaunavā ļoti viegli tur ir iekrist, sāk domāt nevis kā pelnīt, bet kā ekonomēt. Līdz ar to 10. māja aktivizējas tad, kad cilvēks ceļ savu dzīves līmeni, savu planciņu dzīvei, latiņu dzīvei, un tad pievelkas arī ienākumi. Otrādāk atkal, diemžēl, nestrādā, lai vai cik ļoti gribētos, un gribas iekonomēt un tādā veidā kaut ko vairāk iegūt, bet vispār zīro. Nekas vienkārši nesanāk. Un, nu jā, ja tāds cilvēks saka dzīvē, ka viņam maz vajag, un viņš tā sāka defaultā ekonomējot, viņš to arī saņem. Tāds ļoti precīzs rādītājs. 10. māja jaunavā ļoti precīzi iedot tādu tur, nu, tāpat kā jaunavas zīme kā tāda ir par precizitāti, tad, ja 10. māja iekrīt jaunavā, tad, nu, šeit ir straight forward in your face. Nu, gribi vai nē, tā vienkārši strādās. Un, jā, ļoti sīkumaini, ļoti kritiski cilvēki darbā, ļoti iekšējais kritiķis labi strādā, viņu svarīgi izstrādāt arī, jo jūs gribot, negribot, būsiet strādīgi cilvēki, un izaugsmi vienkārši paši sevi ierobežojat ar savām pārliecībām. Kamēr nav 15 diplomi, es nevaru kāpt tur augstāk pa karjeras kāpnēm, bla, bla, bla. Visu jāizdara ideāli. Ja daudz strādāsiet un mācīsieties, un savu dzīves līmeni jūs vispār necelsiet, nekur tālu neuzkāpsiet. Un kā būtu korekti, tad noteikti var rasties jautājums. Man vajag daudz dzīvē, un es daudz pelnīšu. Un jūsu dzīvē jāmaksā dārgi, jo strādāt jūs mākat. Izcils darbinieks jūs arī mākat būt. Un tāpat visi jūs grib. Jo to var uzreiz nolasīt, ka jūs apiģeni strādājat. Vienkārši, kad ir perfekcionisti ar zemu pašvērtējumu, neļaujiet to citiem izmantot. Ceļam savu dzīves līmeni, viss pievilksies. Un ļoti talantīgi cilvēki, un jā, lai ienākumi celtos, ceļam dzīves līmeni. Liela kļūda ir ekonomēt. Nevajag būt izšķērdīgiem, bet nevajag ekonomēt. Jāizmet no galvas doma, ka, lai naudas būtu vairāk, vajag kaut kur iepist kā pēku. Tālūk. Jā, un starp citu, jā, te pārvaldnieks mums ir Merkurs, un ļoti daudz forši, daudz ar roku rakstat. Arī tas labi ietekmē pašrealizāciju, arī starp citu, ja dvīņos ir 10. māja, arī daudz rakstīt ir ļoti forši. Tā, nu jā, jums ir vienkārši krutas smadzenes, ar kurām vajag daudz pelnīt, nevis daudz taupīt. Un viss. Tālāk. Un deleģēt, jāmācās. Deleģēšana arī starp citu liels rezultātus atnes. Tad, kad pienāk laiks. Un te starp citu ir ļoti svarīgs grafiks. Lai vai cik ļoti gribētos plūsmiņā kaut kādā vēl straumītāji patusēt, nebūs grafika, nebūs pašrealizācijas, un, nu, viņa vienkārši grūtījies. Un var turpināt tur, nezinu, plūsmiņā tusēt, var sev sākt taisīt grafikus un pastīties, kas no tā notiks. Nu, kaut vai priekš sevis tur rutīnas kaut kādas mikroskopiskas ieviest, rīcības plānus sev taisīt, attīstības plānus, visu kaut ko tam visam uz lapas tur jābūt rakstītam. Tālūk, peldošs grafiks vispār šitā plūsmiņa ļoti čakarā jūsu pašrealizāciju. Un jā, tas var neatbilst jūsu personībai, es nezinu, varbūt tur puskarte kaut kādā tur zivī sēž, bet jūsu pašrealizācija tā strādā. Nu, lūk, tā, reku Sabīne. Ko darīt, ja Mars ir pilnīgs haoss un brīvā plūsmā, bet 10. māja sāks jaunavā un visur vajag sistēmas? Mars nav par darbu tikai. Mars ir par dzīvi. Tā. Bet interesanti, jā, ka viņš tev traucē, jo Mars un 10. māja nav gluži par vienu un to pašu atkal. Nu, man ir jāredz, es gan jau nokomentētu, redzot karti, bet tā uz sitien es nevaru, bet 10. māja jaunavā viņa prasīs to, lai darbā ir plančiks, lai ir attīstības stratēģija kaut kāda, tur, kur tu pelni naudu, tur, kur notiek profesionālā realizācija, un tad rekur miksējam kopā, un tad, lai, piemēram, kaut kādas jaunas prasmes apgūtu mācībās, un tur varam augt ar plūsmiņu, bet tad, kad Mars ir pilnīgi, tad, kad ir haotisks Mars, kur ķipa nevajag iespringt uz kaut kādu tur plānu veidošanu. Viņus veidot nebūs slikti.
Un kur pašrealizācijai, piemēram, palīdzēs. Tā. Laura, tagad būs liela pārdomām. Saklausīju, kuras mums pieķus riteņos ielikusi. Ļoti labi. Tā, ejam tālāk. 10. māja svaros, neredzēju nevienai no jums, bet, izrunāsim. Te ļoti, pirmkārt, labi strādā partnerība, tāpēc, ka līdzīgi kā vērsītim, tā arī Venēra dominē, un tas ir ļoti kruts novietojums īstenībā 10. mājai, ļoti labi investori, ļoti labi, ja viņos investē un ja viņi investē. Un tie ir cilvēki, kuriem vienkārši ir tendence atrasties elitārā vidē, ka viņiem apkārt ir cilvēki ar lieliem resursiem, vai arī strādā ar klientiem, kas var dot lielus resursus. Un šeit, kas ir svarīgi, tas ir cilvēks, kura pašrealizācija strādā tad, ja viņš ir tādi svarīgi darbā, diplomātisks, vai šeit lamāšanās vispār nestrādā. Ja viņš strādā kolektīvā, kurā lamājas, tas uzreiz bloķē pašrealizācijas kanāliņu. Tie ir cilvēki, kuriem ir svarīgi profesionālajā vidē būt estētiem. Viņiem vajag, lai pirmkārt viņi skaisti izskatās darbā, lai viss ir apkārt skaisti, lai viss ir simetriski, lai tur, kur viņi sēž, tur, kur viņi strādā, ir skaisti, lai acī ir prieks. Ja viņiem kaut kas besī, kā izskatās darbā, viņu pašrealizācija ies uz leju. Ja viņiem ir neglīts office, viņiem pašrealizācija brauks uz leju. Ja viņi strādā no mājām un viņiem besī, kā mājās izskatās, tur es nezinu, loks, aizkari, vēl kaut kas, viņiem pašrealizācija brauks uz leju. Un tajā ļoti smuki strādā diplomātija, mērenība, maziem solīšiem iet uz mērķi, ne ļoti ātri atkal šeit Venēras enerģija ieslēdzas, bet kustamies uz mērķi, un šeit nāks resursi pateicoties tam, ka cilvēkam ir labi kontakti, pareizās pazīšanās, un šeit kontaktus veidot ir ļoti svarīgi. Primāri tie, kas audzēs tāda cilvēka pašrealizāciju, būs viņa partneri. Viņa partneris romantiskais, viņa biznesa partneri, un šeit ir tāpēc jākačā sava prasme draudzēties, kontaktēties, komunicēt, draudzēties ar vajadzīgajiem cilvēkiem, jo vairāk viņš tiecas uz eliti, un jo vairāk viņu tur pieņem un mīl, un tā ar viņu arī notiks, jo, ja tādi cilvēki tur sāk tiekties, tad viņus tur pieņem, jo tur ir viņu vieta dabiski, tad attiecīgi arī pašrealizācija iet uz augšu. Kontakti un sakari, te ir pats svarīgākais, kas vienmēr virzīs uz augšu. Sociofobisms tad, diemžēl, nestrādās. Un, attiecīgi, ja ir 10. māja svaros, tad nauda nāk un pašrealizācija nāk caur prasmi veidot noderīgus kontaktus, caur prasmi harmoniski, skaisti, bez lamāšanās runāt, būt diplomātiskam un tiekties uz augstāko sabiedrību. Tā mums strādā 10. māja svariņos. Jā, skaistums, estētika, diplomātiskums, prasme veidot kontaktus. Un šeit, piemēram, tādam cilvēkam būs ļoti svarīgi iet gan mācīties runāt, izkopt savas komunikācijas prasmes, mācīties visādas tur etiķetes un vēl visu kaut ko, tāpēc, ka viņam ir svarīgi prast iejusties tur. Un ja viņš tur nav, tad šeit atkal, tā ir bērna pozīcija, bet es nemāku, tad ej iemācies. Ej iemācies veidot tos kontaktus, ej iemācies tiekties uz eliti un ar viņiem tusēties, ej iemācies runāt skaisti, diplomātiski pieklājīgi, ej iemācies skaisti ģērbties. Un arī, attiecībā uz visu pārējo, ko jūs dzirdēsiet arī par citām zīmēm, kurās 10. māja iekrīt, arī tur kaut ko nemāku, kaut ko nezinu, kaut kas man liekas dīvains, ejiet iemācieties. Nemāku darbā plānot, eju iemācīties. Tā. Tas ir par svariņiem. Rekurannē dēlam svaros. Lai pucējas un runā kā puķīta maziņa. Darbā. Saprotat, šeit tas nav par tādu personības daļu, kurai ir jūsu tāds, dziļākais es. Jūs mājās varat lamāties ar 10. māju svaros, 5-stāvīgos lamu vārdos. Jūs mājās varat nifiga neplānot vispār un plūsmām maukt un tur dzīvot kā, bohēma. Ja jums ir 10. māja jaunavā, vienalga. Tas attiecas tikai un vienīgi uz darbu profesionālo realizāciju. Uz darbu ar klientiem, uz darbu ar kolēģiem, uz darbu ar priekšniekiem. Viss. Tālūk. Nākamā mums ir 10. māja Skorpionā. Un es zinu, ka te mums ir 10. māja Skorpionā. Kam tur bija? Nebija.
Jā. Lienai bija 10. māja Skorpionā. Nu, Liena klās. Nu, šeit mums ir, 10. māja Skorpionā ir ļoti atšķirīga no, visa tāda kopējā fona un vispār tā, ko ir ierasts uztvert kā normālu vidi darbā, jo te ir, pirmkārt, Skorpions atkal ir ūdens stihija, un šeit tad kāpēc es pieminēju ūdens stihiju, jo tāpat kā vēzītim nestrādās nekāds grafiks. Ļoti labi, ja cilvēks strādā bez grafika un bez kaut kādām normētām darba dienām. Brīvi, nenormēti, un šeit nav vajadzīgs stabils ofisa dienas grafiks. Te var vienu brīdi cilvēks hardkorā vienkārši strādāt nedēļu no vietas, negulēt un pēc tam 2 nedēļas neko nedarīt. Un viņš izdarīs visu perfekti, bet viņam vienkārši tā sistēma ir uzbūvēta savādāk. Un otra lieta šeit ir krīze. Pie tāda cilvēka resursi pašrealizācija nāk tad, kad viņam ir visu laiku kaut kāda krīze, kaut kāda dirsa jārisina. Ja darbs ir harmonisks, tas vienkārši cilvēkam kļūst neinteresants. Pat ja viņam galvā liekas, bet es gribu harmoniju, tiklīdz tam nonāk, viss kļūst neinteresanti. Un interesanti ir tieši tur, kur ir nestabilitāte, tur, kur ir krīzes, un viņš to visu harmonizē, izlīdzina, palaiž procesus, viss sāk strādāt, un viss, viņam tur paliek garlaicīgi, un viņš iet citur, iet citā krīzē, kur atkal viss ir slikti, kur uz bankrota robežas, kur vajag visus procesus salāgot, un visu salāgot tie ir ļoti labi krīzes menedžeri, ļoti labi, un viņiem pašrealizācija veidojas tad, ja ir stress plus vara. Vara ir otrs elements, kas ir ļoti svarīgs, ja pašrealizācija saistās ar Skorpionu, 10. māja attiecīgi ir Skorpionā. Un šeit krīze tādam cilvēkam iedod izaugsmes un pašrealizācijas iespējas. Un tas ir pilnīgi normāli, ka periodiski ir labi, periodiski viss ir slikti. Tur nevajag vispār iespringt. Un tādam cilvēkam vajag varu. Viņam vajag sajūtu, ka viņš ir sava veida pelēkais kardināls, ka visu par visiem zina, visādus noslēpumiņus par visiem zina, kaut kādas intrigas ir informēts. Ļoti, ļoti krūti strādā pašrealizācija. Un svarīgi ir tiekties pēc tās varas, vadīt cilvēkus, komandēt viņus. Biznesa ļoti labi realizējas, ja 10. māja ir Skorpionā. Tas ir +1 tāds trekns plus biznesam, un te ir jābūt arī cilvēkiem padotajiem, kurus komandē, tur arī pašrealizācija veidosies daudz labāka. Un. Jā, arī starp citu dusmas un aizvainojums var būt labs dzinulis pašrealizācijai. Tad bišķi, kas mums ir vispār pieņems kā neveselīgi paterni, te var atnest labas naudas iespējas. Bet vajag, lai grafiks nav normēts un viskrutāk veidot savu biznesu. Un riskēt ar naudu investīcijas arī tā ir viena no lietām, pēc kuras resursi sāks vairoties. Un jākļūst par tādu sava veida Skorpionu darbā. Tur interese par ezotēriku, astroloģiju, tāro, psiholoģiju, NLP. Tur šitajās lietās, ja cilvēks nirst iekšā un vēl izmanto to darbā, tur skatās kolēģu kārtas, izliek kaut kādu tāro dienai, kā man tur darbā labāk rīkoties, pašrealizācijas sāk vienkārši maukt uz augšu. Tālūk. Tāds ļoti saudabīgs novietojums, bet tā viņš strādā. Freelancojam, biznesojam, krīzes, relaksiņā šeit nenotiks pašrealizācija. Tā izaugsme vienkārši nebūs, būs konstanta stagnācija. Liena nokomentē, kā tev iet. Es zinu, ka tā var nebūt vieglākā informācija, ko dzirdēt. Tā, kamēr tu tur raksti, mēs āraka jau uzrakstīju. Ar bosam, bez bosa pats savu bosu biju. Jā, diezgan par mani. Kaut ir termiņi grafiķi, man ir mēneša beigās, bet viss pārējais pēc manas plūsmas. Interesanti vispār ir, ko ievies dzīvē, krīzes man tāds nekas traks. Jā, ļoti labi. Jā, labi. Var nerakstīt, mēs tam arī kopienas čatā padalīties, jo tas ir ļoti interesanti. Man ir viena draudzene, kursabiedrene bijusī, kurai ir 10. māja Skorpionā, viņa strādā ar kriminālu lietām, un viņai bija tas, tā dilema galvā visu laiku, bet tas nav normāli, tur visu laiku dirsa notiek, man kaut kas jārasna, un man īstenībā patīk, bet no otras puses, bet tas nav normāli, un, tad nomierinājās. Bet viņai bija, viņa visu laiku strādā ar kādām krīzes situācijām, ar smagiem klientiem ļoti, un viņai ļoti labi sanāca, un pašrealizācija viņai auga.
Viņai tur bija citas jautājumi, kas jāparisina, bet tīri pašrealizācijas ziņā viņai viss ļoti labi gāja uz priekšu. Viņa bija pieprasīta klientu vairāk nekā vajag. Viss kārtībā. Labi, ejam tālāk. 10. māja strēlniekā mums ir nākamā. Un šeit atkal te mums ir ugunszīme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tāpat kā Aunam un Lauvai tāds cilvēks ir dzīvis, lai darbā būtu līderis, vadītājs. Un, jā, varbūt viņam nesevišķi patīk kaut kādi konkrēti tur ieņemamie amati, bet tie ir cilvēki, kuri vienkārši pēc būtības, viņu būtība ir priekšniecība. Un, jā, viņš ir tāds cilvēks, kurš var padanāt cilvēkus, viņš darbā ir ugunsriktīgs, un ļoti svarīgi šeit ir darbā būt ekspertam, būt ar, vai no augstāko izglītību, vai kādiem certifikātiem, tur piesaistītam elitei, piesaistītam jūsu galvā elitei, un ļoti svarīgi ir izvēlēties, un šeit atšķirībā no viņiem, te ir pilnīgi pretēji, te ir svarīgi izvēlēties šauru specializāciju un labāk fokusēties uz kaut ko vienu, un jo šaurāka ir tā sfēra, jo labāk jūs pašrealizēsieties, nevajag 101 novirzienu, piemēram, pat ja tā ir, kaut kāda astroloģija. Tad astroloģijā es, piemēram, ņemu tēmu tur pašvērtējums, vai arī finanses, vai arī, vēl kaut kas, un tad es viņā rokos tur dziļi. Un tās tēmas, viņas var ik pa laikam mainīties, bet ir svarīgi, lai tad, kad jūs ar to nodarbojaties, lai jūs nirstat iekšā tur ar visu galvu un vienkārši rokaties, un tas piesaistīs pie jums gan klientus, gan palīdzēs jums darbā kāpt pa karjeras kāpnēm. Un otra funkcija, kas jārealizē darbā, tā ir iedvesmotāja motivātora funkcija. Jūs esat cilvēki, kuriem ir svarīgi kalpot citiem par iedvesmas avotu, mācīt viņus, motivēt cilvēkus, kuri ar jums strādā, vai arī motivēt cilvēkus vispār savā darbā, un jūsu laikam uz to ir jāaiziet. Varbūt tas liekas, tukša laika tērēšana, jā, citiem jā, bet ne jums. Jums ir ļoti svarīgi ar tādām lietām nodarboties, pamācīt, pamotivēt, labu vārdiņu, pateikt, iedvesmot ar kaut ko un pilnīgi, tagad tiekties uz to, lai šādas situācijas sev radītu, kur jūs varat mācīt, motivēt, iedvesmot. Un tiklīdz tādi cilvēki izlemj, ka viņi šito darīs, viss, tagad nevis tur šaustās, varbūt man vajag, varbūt man nevajag, varbūt svaru, varbūt ne. Viņiem sāk ļoti skaisti realizācija iet uz augšu. Tiklīdz viņi izlemj, ko tieši viņi darīs. Diemžēl 80% ir tādu rādītāju vispār nesaprot, ar ko viņiem nodarboties, tāpēc, ka interešu zona ir vienkārši šitāda te, un jūs nevarēsiet ar 100 lietām kvalitatīvi nodarboties. Jūsu superspēks ir citur, jūsu superspēks ir vienkārši ierakties kaut kādā vienā lietā, tur riktīgu ekspertīzi izvilkt ārā, visus pakonsultēt, pakomunicēt, paiedvesmot. Apnika, vai arī jūs uzskatāt, ka tas vienkārši ir sevi izdzīvojis, ejam pie nākamās, bet tajā periodā, kad jūs kaut ko darat, tad jānirst iekšā ar visu galvu un uz kaut ko vienu konkrētu. Un ja jums gribās tur, bet gribu vēl kaut ko, sajūtiet to, uz ko ir šobrīd vislielākā vilkme, un viss, pohoj par pārējo. Es eju šajā tagad, pēc gada nomainīšu. It's okay. Tālūk. Jūsu stratēģija ir izvēlēties virzienu, močīt tajā virzienā, būt motivātoram, ekspertam, nevis visu zinošam tur cilvēkam. Un jums ir ļoti labi jāmāk sevi reklamēt. Tad jūsu personība rīktīgi ieslēdzas tad, un pašrealizācija aiziet tad, kad jūs sākat paši sevi reklamēt. Es esmu labākā, es esmu foršākā, es mācījos tur, es vispār esmu dievs šajā sfērā, un nebaidieties teikt, jo vairāk jūs sakat, es esmu eksperts šajā jautājumā. Eksperta definīcija ir ļoti plaša. Jums nevajag 100 diplomas, lai jūs būtu eksperts kaut kādā jautājumā. Esmu eksperts šajā lietā. Un es zinu, ka manas zināšanas spēja palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem. Tas ir pietiekami, lai jūs varat sevi tā nosaukt. Un jums ir svarīgi celt citu pašvērtējumu un motivēt viņus. Un ļoti krūti, ja jūsu ceļā uz pašrealizāciju un vispār ceļā, tādā profesionālajā ceļā jums ir mentors, kaut kāds coach, astrologs, kurš jūs virza, kurš palīdz, pavirzīties, tur pačubināt sevi. Kur, piemēram, jums ir šī kopiena, tas ir vienkārši veids, kā jūs audzējat savu spēju pašrealizēties. Un caur tādām grupām, kur jums ir kaut kādi, tad mazi tips and tricks, kā man tur labāk darīt to, kā man labāk darīt šito, īstenībā šis te ir viens milzīgs boosteris jūsu pašrealizācijai.
Tālāk. Un ekskluzivitātes virzienā močiet. Ekskluzīva informācija. Esmu ekskluzīvs tur speciālists, ekskluzīvs, un nebaidieties par sevi tā teikt, tiešām skaļus vārdus, tādus skaistus vārdus. Un ar ārzemēm forši sasaistīt kaut ko. Ārzemēs pamācīties, ārzemēs padzīvoties, paceļot vairāk. Tas arī palīdzēs. Bet jā, uzdevums ir mācīt, motivēt, reklamēt un nebaidīties saukt savu ekspertīzi par ekskluzīvu. Tālūk, ko jūs man tur uzrakstījāt? Precīzi par mani tieši esmu pat pasākusi speciāli braukt uz darbu, lai uzķūnētu komandas motivāciju. Vot ideāli, tam ir jāvelta laiks. Inga, perfekti, tāda darbs skolā 100% mācās klases audzināšanu, brīdīgi patīk, jāmācās sevi reklamēt un teikt labos vārdus. Yes, exactly. Protams. Un rekur atkal, piemēram, tad, paņemsim rekur Ingas piemēru, kā skolotāja, kā es varu rītīgi celt savu, tādu ekspertīzes kvalitāti un savu kā profesionāļu kvalitāti. Rekur Inga mācās ļoti daudz par astroloģiskām niansēm visādām, un Inga ļoti labi zina, kā komunicēt ar bērniem, kā motivēt bērnus pēc viņu mārsiņa, un visas tās lietas. Un rekur viņas fokus ir dalīšanās ar zināšanām. Tā. Jā, Inga, tu iemācīsies ar laiku to visu padarīt par vienu vienotu. Jo tas, ka tu konsultē, tu vienkārši turpini dalīties ar zināšanām tikai citu cilvēku grupu, un varbūt tur laiku vienkārši pārfokusēsies uz mācīt pieaugušos, nevis mācīt bērnus, un tur tu izmantosi visas šīs te astrofīčas, jo kā notiek pieaugušo mācīšana, viņiem taču jāmācās, reāli dzīvot dzīvi, tātad, kas viņus interesē, nauda, attiecības un pašrealizācija, pašvērtējums. Karači, viss vienkārši. Labi, ejam tālāk. Nākamā mums ir 10. māja Mežāzī. Neredzēju nevienu, bet, te, protams, ļoti jaudīgs rādītājs, jo 10. māja vispār ir Mežāža māja. Un te pašrealizācija iet arī tāpat kā visām zemes zīmēm. Būvējam karjeru lēni, bet pamatīgi. Un šeit ir ļoti svarīgi, protams, tas, ka mēs mākam celt savu dzīves līmeni. Tāpat visām zemes zīmēm tas būs svarīgi. Necelsies dzīves līmenis, neaugs ienākumi un neaugs sociālā realizācija. Un šeit ir, jā. Jā, tas ir cilvēks, kuram visu laiku vajag, lai viņam kaut kas paaugstinās, lai notiek regulāri paaugstinājums. Ik pēc 6 mēnešiem jābūt kaut kādai jaunai izaugsmes iespējai darbā. Strādāt kaut kur, kur nav izaugsmes iespēja, no-go tādam cilvēkam apātijā iekritīs pēc pusgada stabili. Un nauda arī te vienmēr būs, ceļam savu planciņu dzīvē, savu latiņu. Un ko ir svarīgi darīt? Ja 10. māja ir Mežāzī, ir svarīgi demonstrēt savu statusu caur īpašumiem, caur zināšanām, caur drēbēm, somām, vienalga ko, mācamies demonstrēt savu statusu, jo augstāks ir tāda cilvēka dzīves līmenis, jo augstāki ir ienākumi. Un šeit plusā vēl nāk tas, ka nevajag baidīties nodemonstrēt to, ka, nevajag melot, nevajag teikt tur, jā, man ir tas un tas, bet īstenībā tā ir īrēta lieta, vai arī tas vienkārši, nezinu, no draudzenes aizņēmos, tā mēs nedaram, tagad šis nav par melošanu, bet demonstrēt savu esošo statusu caur mantām, caur zināšanām, to gan vajag un var darīt. Un te karjeras kāpnes atveras tad, kad tādi cilvēki lēni, ietiepīgi, pamatīgi, ilgtermiņā virzās uz savu mērķi, uz savu profesionālo mērķi. Šeit atkal līdzīgi kā citām zemes zīmēm, nebaidieties no lēni, bet pamatīgi. Tā ir jūsu atslēga uz veiksmiem panākumiem. Pirmkārt, jutīsieties labāk, kad noņemsiet nostādu, nezinu, kur uzskatu, ka visam jānotiek tagad ātri, tūlīt, Dievs. Citiem jā, bet jums nē, jums ir ļoti labi nofokusēties uz lēni, pamatīgi ilgtermiņā. Un statusu arī regulāri jāceļ. Ot šeit ir jāceļ dzīves līmenis, jāceļ statusu ceļam caur mācībām, tieši to pašu. Izglītība, darbs, man tas viss pārējais.
Vispār tie ir ļoti godīgi cilvēki, klasiski, kuri ļoti daudz močī, kuri ļoti daudz uzvar, iet tālāk. Močī uzvar, iet tālāk, un viņiem, piemēram, beidzas pašrealizācijas iespējas savā darba vietā, viņš pāriet uz savu biznesu, un tas ir dabiski. Ja viņš iet, tur, piemēram, paiet 3-4 gadi, viņš saprot, nu, labi, ok, man reāli vairs nav kur augstāk pakāpties šajā uzņēmumā, tad ir variants vai nu mainīt uzņēmumu, kur var vēl, nu, sākt no augstākas pozīcijas un vēl augstāk kāpt, vai arī izveidot savu biznesu. Abi divi varianti labi strādā. Un tādam cilvēkam ļoti ieteicams no ofisa strādāt, var no mājām, kaut vai virtuvē, bet ofis ir daudz labāka darba vieta, daudz labāk realizēsies caur turieni. Un ļoti svarīgi viņiem arī, tie ir vadītāji, tie ir cilvēki, kuriem jāvada, jādeleģē, jābūt priekšniekiem, kādiem direktoriem, viņi spēj izveidot savu sistēmu, spēj izveidot savu subordinācijas sistēmu. Un, ja tas ir savs bizness, tad ļoti svarīgi, lai cenas uz pakalpojumiem regulāri aug un visu laiku notiek tādi rezumē katru mēnesi, salīdzinu šo mēnesi ar iepriekšējo, un tā visu laiku visi Exceļi šeit līdzīgi kā jaunavām, jābūt struktūrai, jābūt Exceļiem, jābūt izsekojamiem rezultātiem, jo šeit ir ļoti svarīgi iet uz mērķi un šo mērķi uz papīra arī piefiksēt un ceļu uz šo mērķi uz papīra arī piefiksēt. Tālūk, tā kā ceļam dzīves līmeni, ceļam statusu, visu fiksējam, cenas uz pakalpojumiem aug, pakalpojumu kvalitāte aug, priekšniecība, un ja atduramies pret griestiem, vai nu ejam uz nākamo hierarhiju, kur varam vēl augstāk pakāpties, vai arī taisam savu biznesu. Ļoti labi priekš biznesa rādītājs, arī ļoti labs traknis +1, jo tie ir cilvēki, kas ļoti labu sistēmu prot izveidot. Tālāk mums ir pēdējās 2 zīmes, mums palika, traku Kristīnai dēlam, Mežāzī. Kristīna, cik dēlam gadu? Varam jau kaut kādus secinājumus izdarīt. 21, bet tad jau, ja viņš nestudē, tad varam kaut kādus secinājumus izdarīt, ja viņš paralēli strādā, piemēram. Tad var pāanalizēt. Nu, ok, bija interesanti. 21 jau ir interesanti. Ok, ejam tālāk. Kas ir tad, ja mums 10. māja ir tā neticība? Viņam. Nu tas ar saulīti jāpastrādā, tas nav ar pašrealizāciju saistīts. 10. māja ūdensvīrā. Bija tā kādam vai nebija? Kas mums vēl palika? Man liekas, mēs no šejienes, no jums jau visu izrunājām. 10. māja ūdensvīrā, Dairim ir 10. māja ūdensvīrā, un tāda no tuvākiem cilvēkiem, laikam, es vairs nevienu nezinu. Un ūdensvīrā 10. māja dod ļoti krūtas iespējas pelnīt milzīgus resursus, ja cilvēks ļoti daudz komunicē, un ja viņš izmanto mārketingu, ļoti aktīvi izmanto visus online resursus un izmanto astroloģiju un tehnoloģijas. Šeit internets ir atslēgos pašrealizāciju, astroloģija ir atslēgos pašrealizāciju, novatoras lietas, jaunas tehnoloģijas, to visu izmantojot, cilvēkam pašrealizācija riktīgi būstojas. Un viņš var ļoti smuki uzlikt augšā pa karjeras kāpnēm, pateicoties draugiem, pateicoties tam, ka viņš izmanto interneta piedāvātās iespējas un pateicoties astroloģijai. Šeit burtiski cilvēkam var būt tā, ka viņš aiziet uz konsultāciju un ja pēkšņi dzīve mainās, pašrealizācija uzšaujas tur gaisā pilnīgi citu virzienu, sev atrod esošajā, ļoti labi attīstās. Un mārketings. Šeit ļoti svarīgi ir prast pārdot, prast veidot mārketinga stratēģiju, prast sarunāt ar citiem cilvēkiem, draudzēties, arī radīt svētkus starp citu līdzīgi kā lauvai, jo šeit, tās ir pretējas zīmes un viņām ir savas līdzības, lai gan viņas ir diametrāli pretējas. Tur tāda interesanta filozofija tam apakšā. Un var pārkvalificēties, mainīt nodarbošanās sfēras diezgan bieži, tas īstenībā pat veselīgi tādam cilvēkam ir šeit 2 gadus tur, visu laiku tur pārkvalificēties, un ir pilnīgi ok, ka viņam tā notiek. Naudu no gaisa var arī uztaisīt, neko neražojot, vienkārši kruti pārdodot, krutu mārketingu taisot, iedvesmojot tur kolektīvu, un nauda vienkārši nāk. Jā, visas pārmaiņas, visa pārkvalifikācija ļoti labi iestrādē pašrealizāciju. Un arī, piemēram, ja tas ir vienā vietā, kur cilvēks strādā, labi ir tur arī mainīt, pa pozīcijām lēkāt un kaut ko mainīt tur regulāri. Svarīgi draudzēties ar priekšniecību, bet parasti tie arī ir cilvēki, kuri viņiem ļoti labas foršas draudzīgas attiecības gan ar priekšniecību, gan ar kolēģiem, gan ar padotajiem. Vienkārši viņi ienāk un uzreiz sadraudzējas. Un šeit par grafiku runājot arī nepārāk vajadzīga lieta, disciplīna tāda gaisīga. Ja vajag, tad es izdaru. Ja var nedarīt, tad es nedaru.
Grafiks ten arī nav vajadzīgs, strādāju, kā es gribu, kur es gribu, es esmu vējiņš, ja mani noķersiet, nenoķersiet, nu nezinu, bet ja man piezvana, tad es visu sadīvoju. Un tādā formātā normāli strādā tādam cilvēkam viņam regulāri jāreformē darbs, jāizved nodarbošanās visu laiku jaunā līmenī, jāpārtaisa, jāpušo arī citiem tas, ka var darīt pa jaunam, var darīt savādāk, vai mainam stratēģiju, vai reformējam, un ļoti labi jūt trendus, tendences, vajag to izmantot, nevajag to slāpēt. Jā, nu Būtībā, jā, atslēga šeit ir reklāma, mārketings, astroloģija, komunikācija, internets. Ļoti labi var arī citus cilvēkus bīdīt, ja tā cilvēks paralēli tur piestrādā par producentu mazliet un attīsta citus cilvēkus, savas idejas caur citiem cilvēkiem, arī forša pašrealizācija aug un naudas vairāk paliek. Grafiks bojā pašrealizācijas tēmu, jā. Tālūk. Bet mārketings te būs ļoti svarīgs. Tā. Liena, man šķiet, es to prasmi sarunāt, jau redzu savam mazajam šā reizēm māk pārslēgties un izlīdz to rodas normu sev par labu. Ļoti labi, lai tā dara, tikai slavē viņu par šito, pēc tam labi pelnīs. Jā, un šeit pilnīgi visām mājām, visām zīmēm atcerieties, ka atkarībā no tā, kurā zīmē jums iekrīt 10. māja, ja jūs komunicējat vairāk ar šīs zīmes pārstāvjiem, jums būstojas pašrealizācija. Nu, šeit, piemēram, var draudzēties ar ūdensvīriem, lai būstot savu pašrealizāciju. Nu, Dairam ir ļoti paveicies, manuprāt, jo es esmu ūdensvīrs. Tālāk. Ok. Ejam tālāk. Nu, viņš ir nomainījis, starp citu, man liekas, 3 darba vietas jau kopš mēs tikties sākām. Reko Elva. Viņš ir pats sev priekšnieks, visu laiku mainās, attīstās, maina virzienus, reklamē sevi caur sociāliem tīkliem, draudzēs, nodarbojas ar pasākumu vadi. Cik kruti! Visu laiku generē idejas, un arī man ir palīdzējis realizēties. Un vienkārši kolosāli. Super. Tur ir blakus forši izklausās. Jā, vot, Liena, tieši tā, viņam paveicās. Tu viņā paver vaļā kanāliņus labus. Tā, ejam tālāk. Pēdējā zīme mums ir ziltiņa, un ja pašrealizācija iekrīt ziltiņas zīmē, tad 10. māja iekrīt zivs zīmē, tad pirmkārt nekāda grafika. Šeit ir visizplūdušākais iespējamais grafiks, viņš prosta neeksistē darbā. Nu, ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka dzīvi nevajag plānot un ka nevajag sev neko tur rakstīt vai whatever. Tas nozīmē, ka es varu strādāju, nevaru nestrādāju. Tad, kad man nav tāda tur no 9 līdz 5 stingri, man obligāti jābūt katru fucking dienu. Tas nogalinās tāda cilvēka pašrealizāciju. Viņam ir ļoti svarīgi, lai viņš var sajust to, tādu impulsu, jā, tagad es varu izdarīt daudz. Un viņš, tā līdzīgi kā skorpions, viņš arī var strādāt, ļoti daudz izdarīt, un tad ilgāku laika periodu atpūsties, bet visu viņš ir izdarījis, jo viņam vienkārši tas resurss atnāk tajā brīdī, un viņš viņu izdod ārā. Viņam neizdalās tā, tā kā pa čupiņai katru dienu, rekur tev priekš šodienas. Jaunavas zīmē, vērša, mežāža zīmē, kad iekrīt 10. māja, tas strādā tā, ka viņam principā izdalās tur tā, pa dienām, kur ņem šo šodienai, un ūdens zīmēm nav tā, tāpēc tur grafiks ļoti slikti strādā. Tāds stingrs. Šeit ar grafiku, es domāju, darba grafiku tur no 9 līdz 5, no tikiem līdz tikiem tev obligāti jādara. Te nestrādās šitā. Un ļoti vajag šajā gadījumā cilvēku, kurš var būt tāds sava veida guru, skolotājs, kurš virzīs, vajag pavadoni savā pašrealizācijā, kādu skolotāju, kas paņems savā paspārnē un audzēs to pašrealizāciju cilvēkam. Jā, šeit arī līdzīgi kā skorpionam ir visādas noslēpumainas zināšanas, noslēpumaina informācija, visādi noslēpumiņi, strādāt ar kādiem noslēpumiem, astroloģiju, tādu padziļo, riktīgi rakt. Ļoti labi būstos cilvēka pašrealizāciju. Un šeit īstenībā ļoti labi ielic iekšā kaut kur nav jāsāk no nulles. Jo tādam cilvēkam pašrealizācija būs atkarīga no tā, cik kruti ir tie cilvēki, ar kuriem viņš strādā. Un viņš tiek kaut kāda cilvēka enerģijā, kuri jau kaut ko ir sasnieguši, un viņi arī sāk sasniegt. Šeit ir ļoti svarīgi sevi mest iekšā tādos apstākļos, kur jau ir cilvēki, kuriem viss notiek, un tu pievilksi, tā cilvēks pievilksies vienkārši. Ja viņš tur iemet sevi, kur jāsāk no nulles, kur citi arī sāk no nulles, viņam būs grūtāk, lēnāk ies. Šeit vajag mest sevi iekšā, tur, kur jau kaut kāda dvižuha notiek, cilvēkiem jau kaut kas ir, tāpēc ir svarīgi
svarīgi to mentoru, ekspertu sev turēt blakus. Tālūk. Un, ziltiņas tur savā telpā turam kaut kur arī pie sāna. Jā, un šeit atkal ļoti daudz cilvēki zina, māka, bet viņiem ļoti grūti pieņemt lēmumu. Un pašrealizāciju grūti ieraudzīt tajā fokusā. Vat jā, es gribu šitā, es tur daudz ko zinu, daudz ko māku, man ir tik daudz interešu, nezinu, kam ķerties klāt, varu visu ko, bet pašrealizācija sākas tad, kad notiek fokusēšanās. Kādā konkrētā lietā tu sevi realizēsi, vajag izvēlēties. Un tāpat kā strēlniekam, jo šeit sekundārais pārvaldnieks mums ir Jupiters, līdz ar to situācija ļoti līdzīga. Un šeit nav svarīgi izvēlēties, jums nav jāizvēlas visai dzīvei. Tagad, šajā brīdī, es izvēlos šito, un mans fokus iet uz to, un viss. Un pēc 2 gadiem es varbūt izvēlēšos ko citu jau. Un vienalga. Tāpēc, noņemiet nost to tādu, ak, Dievs, man visai dzīvei vajag tagad izvēlēties, Sandra teica. Nē, nevajag. Jā, ļoti velk tādus cilvēkus uz freelancošanu, vieniem pašiem kaut ko darīt, bet viņiem visforšāk ir tad, kad blakus jau ir kaut kāda noformējusies personība, biznesmenis, eksperts kaut kāds, ļoti svarīgi, turēt savu blakus tādu kā, palīgu, un tādu cilvēku, no kura enerģiju var pasmelties, realizācijas enerģiju. Atrodoties kāda paspārnē, ļoti kruti augs. Tālūk. Un, protams, radošumu ļoti daudz savā visur jāizmanto. Tādi cilvēki, piemēram, ja tas ir cilvēks, kurš, strādā, veido kaut ko savu, ar mentoru palīdzībiem. Ļoti svarīgi mainīt tēlu regulāri, nevajag stabilizēties reizi pusgadā, ļoti labi visu tur nomainīt, savu vizuālo, savu kādu pasniegšanas stilu, visu laiku var mainīties, tā kā hameleons tāds, pielāgoties kādiem jauniem saviem redzējumiem, saviem citiem apstākļiem, savai dzīves filozofijai, jaunajai, tas ir pilnīgi normāli. Jā, un šeit arī tā kā tur ir strēlnieks klāt, mums nekautrējamies, negaidam, kad kaut kur pasaugs, te vajag ņemt, rakstīt pirmajam, tur es gribu ar jums strādāt, gribu palīdzēt, es jūs redzu kā foršu ekspertu, es arī uz to tiecos, un, var, starp citu, sevi prezentējot, mazliet piepušķot, kaut ko pārspīlēt, tālūk. Un arī, starp citu, tie cilvēki, kuriem īstenībā patīk vara, un no tā nevajag arī baidīties. Tālūk. Ko, mazliet ilgāk es jūs noturēju nekā to stundu savu solīto, bet šī ir ļoti, ļoti vērtīga informācija, var daudz noņemt bloķus visādus nevajadzīgus un ļaut beidzot ielpot to tādu, finally es attīstos tādos tempos, kādos man ir veselīgi attīstīties. Tā. Inga, paldies! Šis ir riktīgi super zoomas, izbaudīju, ka tu katrai zīmē apraksti stāstīji, nevis iedavi tikai rakstisku aprakstu, ok. Pilnīgi klausos, kaifoju, jo to stāstīšanu un izskaidrošanu padodas lieliski. Šis formāts manā domē. Paldies! Jā, ļoti kruta informācija, izmantojiet. Jūs tagad arī, starp citu, varat likt kopā viņu ar to informāciju, kas mums bija finanšu webinārā pirms kāda laika. Ļoti smuki strādā kopā. Tālūk. Tā, jā, tāpēc viņa ir tikai jums, un šo es netaisīju kā lielāku. Jā, jo, bišķi padziļinātākā formātā šis viss un, mazliet strukturētāks, jo tagad atkal, es jums stāstu kodu savu tur ātri uzbūvēto struktūru, slikšu iekšā tajā lielajā finanšu kursā, kas būs, bet tāpēc, jā, viņa tagad ir tikai jums, jo es jums solīju un izdomāju, ka vajag iedot. Ko patestēt? Jā, testē, labi. Vai varbūt tā, ka uz 2 zīmēm nē. Izpaužas gan vērsim, gan vīnim. Nē. Tikai viena. Zīme tikai viena būs. Bet, piemēram, tev tur ir, uz robežas, tad varbūt tā, ka jāš nākamā strādā. Bet tur vajag patestēt. Tur vajag patestēt un pastīties, kas tev strādā, un jāstāst, kāpēc var likties, ka izpaužas gan, jo kartē var būt kaut kur vienkārši spraucas ārā, tur vai vērša enerģija, vai dviņa enerģija, bet īstenībā viņa nav tev kā pašrealizācijas boosts. Bet kartē ir, un tāpēc liekas, ka tā arī vajadzētu, bet priekš pašrealizācijas neko nedos. Minimāli iedos, jo, protams, ka jebkura darbība, kas vērsta uz kaut kādu rezultātu, viņa kaut ko dos, bet ne gaidītajā apmērā.
Tālūk. Jā, šis ir tāda riktīga bāzīte, un no viņas ļoti daudz ko var izvilkt. Visus pamatprincipus es jums iedevu šodien. Tagad būs ko pastrādāt, jāsaka, kombinējiet ar to finanšu webināru un skatieties jau kopā, lieciet, kā jums tur sastrādājas, saspēlējas tās tēmas. Labi, dāmas, paldies jums. Paldies, ka klausījāties, ka bijāt ar mani šeit, tādā kuplā, diezgan pulciņā. Pēdējā laikā mēs šaurākā pulciņā tiekamies, bet es saprotu, ka pēc un ir vasara. Tālūk, lai jums skaista atlikusī diena.